Tev ir jāizvēlās, kādi cilvēki tev ir apkārt. Un jāsaprot to, ka ir situācijas, kad tev ir jāiziet no telpas ārā, un ir situācijas, ka tev ir jābūt tam cilvēkam, kurš nosaka, kādiem cilvēkiem jābūt tavā telpā. Ja tu tusēsi ar 4 dzērājiem, tu būsi 5. dzērājs. Tas ir pierādījies 100% gadījumu. Mēs pilnīgi neviens uzņēmumā nepīpējam. Pilnīgi neviens nedzeram. Pilnīgi visi trenējās vismaz 4 reizes nedēļā. Visi sūdzās, oi, nevar atrast labus darbiniekus, jo visi tur dzer. Nu jā? Kur ir tev iemesls? Reāli klients, kurš nāca pie manis, ir pateicis to, ka viņš arī iesmēja par mani sākumā. Bet beigās viņš atnāca pie manis, jo viņš saprata, ka mēs tomēr strādājam, ka tomēr tas, ko mēs darām, strādā, un tam ir rezultāts. Tiešām visi sliktākie darbinieki bija tie, kas citā aģentūrā strādāja iepriekš. Un ne tāpēc, ka viņi bija slikti cilvēki, bet tāpēc, ka viņiem bija iekaltas tās lietas, kā nevajag strādāt. Tu nevis esi tas half-ass čuvoks, bet tu esi tas džeks, kas dara visu 100%. Un ja dara visu 100% tā, kā tu pašā sākumā teici, nevar nesanākt. Pie mums šodien ir ieradies Kaspars Kaleba. Un mans mērķis šajā sarunā ir dabūt ārā to viņa mentalitāti, no kurienes viņš cēlās un ko viņš ir sasniedzis šobrīd. Jo, zin kā, es esmu viņa klients, viņš ir mans klients, mēs viens otru pazīstam ļoti labi, bet man vienmēr ir bijis tā, ka es esmu tajā pozīcijā, kur es varu mācīties ļoti daudz no saviem klientiem. Un no Kaspara esmu daudz ko iemācījies, viņš arī man palīdzējis manā izaugsmē. Un es gribu, lai viņš padalās ar savu to skatu uz pasauli, jo tas viņa skats uz pasauli ir ļoti atšķirīgs, un manuprāt, daļa tā, ka viņš ir ļoti atšķirīgs, viņam arī daudz, kas ļoti labi sanāk. Un, zin kā, Kaspar, lai es varbūt neaizietu nepareizos ceļos, varbūt tu vari labāk pastāstīt par sevi, kas tu esi, ar ko tu šobrīd nodarbojies, un kas ir tas galvenais, kas tavā dzīvē šobrīd notiek. Paldies, Mārtiņ. Labs sākums. Es esmu elites mārketinga aģentūras vadītājs, viens no 3 īpašniekiem, mārketinga aģentūra Rojas. Mēs palīdzam uzņēmumiem piesaistīt klientus Latvijā un visā pasaulē, un palīdzam ne tikai ar reklāmām, bet arī ar sistēmām un ar visādiem ieteikumiem, izpētēm, konkurentu izpētēm, viņu mājaslapas apmeklētāju analīzēm un esošo klientu dziļām izpētēm. Un vēl esmu 3 dēlu tēvs, ceļā man ir meitiņa, un esmu labs draugs, labs cilvēks, gribās tā ticēt un uzņēmējs. Kolosāli. Es sasmaidījos par to meitiņu, jo mēs kaut ko runājām, ka varbūt būs sartais dēls vai ne. Jā, palīdzās. bet kolosāli prieks, jo tā ir viena no tām lielām lietām, par ko es tev skatos uz augšu un ka ritīgi respektēju to, ka pasties, cik daudz tavā dzīvē notiek, un tev ir 3 dēli, un tu esi kārtīgs tēvs, un redzot internetā, ko tu dari ar dēliem un kā tu pavadi laiku ar viņiem, ka tu pavadi vēl ar laiku treniņiem un biznesam, ka tam visam tam pietiek. Tu lauz daudz uzskats, kas vispār pasaulē šobrīd skrien uz riņķi, kad nav laika, nevar visu izdarīt, man taču ir ģimene, man taču ir sieva un tā tālāk, bet tu rādi reāli klasi. Un tāpēc es gribēju tev jautāt, kur Kaspar tas aizsākās? Cik sen atpakaļ varbūt tev radās tā vēlme pēc kaut kā vairāk savā dzīvē? Noteikti tāpat kā visiem pārējiem, saknes ir bērnībā. Es nāku no ļoti nabadzīgas ģimenes. Nevis tur vienkārši nabadzīgas, bet tiešām ļoti nabadzīgas ģimenes. Man bija lielākā dāvana, kas man bija bērnībā, bija tas, ka man bija vecāks brālis un vecāka māsa. Tā arī man palīdzēja. Un tad viņi arī ieņēma tādu tā kā vecāku lomu. Un, ja bērnībā mums nebija nekā, bet tas, kas bija daudz, bija alkohols apkārt, jo tur dzīvojām pie vecās mammas, un tad viņi arī uzturēja onkuli. Un onkulis tur nemitīgi dzēra. Un tad tas bija tas piemērs, kāds bija. Un man kaut kā paveicās to visu, kas bija, paņemt kā piemēru, kā nedarīt. Un tad nāca jau internāta skolas, tur viena internāta skola, otra internāta skola. Un otrā internāta skola bija tāda ļoti, kur uzsvēra disciplīnu. Un ja tev bija, kur atgriezties, tu varēji neiekļauties tajā sistēmā, kas tur bija. Bet ja tev nebija, kur atgriezties, tev bija jāiekļaujas tajā sistēmā. Un man bija jāiekļaujas sistēmā, bet labi bija tas, ka iekļaujoties tajā sistēmā, tev arī bija augļi. Tu tur varēji tur papildus trenēties, tur brīvāks laiks bija, tur ar riteņiem braukāt, ar ragavām vizināties un tādas lietas. Un, nezinu, vai tā bija atbilde. Ļoti laba atbilde, jo, manuprāt, dēļ tā, ka tu varbūt neuzaugi tādā pārpilnībā, tas tev motivēja dzīties pēc visa dzīvē, vai ne? Jā, lai gan no sākuma
es tā teikšu, ka ir no sākuma tās ambīcijas bija ļoti mazas ambīcijas. Un, man jau likās, sapņu dzīve ir īrēt dzīvokli, ka tu vari atļauties īrēt dzīvokli, ka tev ir meitene, ka tu vari atļauties kaut ko meitenei nopirkt, tur vienreiz nedēļā aiziet tur uz kafejnīcu paēst. Tādi man bija sapņi. Es atceros, pirmais sapnis man bija īrēt vienistabas dzīvokli, lai es varētu dzīvot kopā ar meiteni, un tad aiziet kaut kur paēst. Bet tā dzīve iegrozījās mazliet citādāk. Un, jā. Kolosāli. Nu, pasties, tas parāda to tavu humbleness, bet tas tev ejot caur tam procesam, dod to motivāciju meklēt vēl, un tu reāli konstanti sev pierādi, ka tu arī vari vēl, vai ne? Jā, jo man liekas, ka dzīvē ir tā forši iekārtots, ka ja tu dari lietas pareizi un varbūt godīgi pret sevi, tad tev vienmēr ir darba galā rezultāts. Un ja tu strādā, tad tev vienmēr būs rezultāts. Rezultāts nav tiem, kas neko nedara, vai arī padodās pārāk ātri un tā. Un tad arī, manā dzīvē sanāca tā, ka es pārāk ātri, tas pat nebija pārāk ātri. Īsumā ir interesanta lieta, ka no brīža, kad es pelnīju minimālo algu, līdz brīdim, kad es jau labi pelnīju, pagāja 11 gadi. Un man sanāca tā, ka es 11 gadus strādāju vairākos darbos, bet pārsvarā man bija minimāla alga. Un tad bija tā, ka es vairāk par minimālo algu pelnīju. Un tad pēc 11 gadiem man pēkšņi alga jau tur bija tāda laba, ka es jau varēju tur kaut ko atļauties, varēju pirmo dzīvokli nopirkt un tā. Un brīdī, kad tu saproti, ka tu darot to, ko tu dari, tu vari atļauties lietas, par kurām tu agrāk pat neesi sapņojis, tad tu tā kā paliec tas nevis atkarīgs, bet rodas tev azarts no tā. Jo tev liekas, ka tik viegli īstenībā tas nāk. Viss, kas tev ir jādara, tev ir jāstrādā. Un man ir paveicies tas, ka es daru to, kas man tiešām patīk. Man nav problēmas to darīt līdz 2-3 naktī, un no rīta pamosties 6 un atkal to darīt, jo man tiešām patīk to darīt. Un tam, kā jau minēju, tam visam ir augļi galā. Tā jau saka, ja tu mīli to, ko tu dari, tu nestrādi dienu savā mūžā, vai ne? Jā. Es varētu piekrist tieši to pašu, man ir tieši tāda pati situācija. Strādāt ar kolosāliem cilvēkiem kā tu, no kuriem es varu konstanti mācīties, jo es teikšu, tā ir tāda milzu privilēģija. Un tas man uzreiz rada tādu kā jautājumu, un ko tu uzskati, un kā tu uzskati, cik svarīgi ir, kādi tev ir cilvēki apkārt? Ļoti. Man liekas, ka tāpat varētu būt vissvarīgākā lieta, ja tu gribi augt. Tā ir vissvarīgākā lieta, jo es arī pat filmējot kontentu, padaloties ar to, kā man ir gājis, vai ar kādu ieteikumu, kādu situāciju, es arī nereti uzsveru to, ka tev ir jāizvēlās, kādi cilvēki tev ir apkārt, un jāsaprot to, ka ir situācijas, kad tev ir jāiziet no telpas ārā, un ir situācijas, ka tev ir jābūt tam cilvēkam, kurš nosaka, kādiem cilvēkiem jābūt tavā telpā. Un, ja tu tusēsi ar 4 dzērājiem, tu būsi 5. dzērājs. Tas ir pierādījies 100% gadījumu. Pilnīgi piekrītu. Un es tieši to arī tā kā pamanīju, kad es uzsāku ar sevi strādāt. Skatījos, tā kā, ja es paskatos apkārt, vidēji visi mani draugi ir tieši tādā pašā situācijā kā es. Un es tad, kad sāku strādāt ar sevi, es to tā kā uztaisīju kā misiju. Es gribu būt tas, kas dabūtu atbildes un izlauž sev ārā no tās situācijas, lai es varu palīdzēt tiem cilvēkiem. Un tad es tajā brīdī sāku domāt, bet man ir jāatrod cita veida cilvēki, lai es varētu ātrāk progresēt. Un tas pirmais bija, kad es sāku iet uz visādiem mentoringiem un mācīties no dažādiem mentoriem un tā tālāk. Un tad, kad es sāku uztaisīt savu programmu, tad es teicu, es esmu tādā kolosālā situācijā, ka tāda cilvēka kā tu ir apkārt, kur es dodu tev, bet tu man dodi pat labi arī atpakaļ. Mikus Džeks no mūsu elites grupas teica, vispār, Mārtiņ, pasties, kādu dzīvi tu dzīvo. Tu trenējies ar čomiem, tu konstanti sazinies ar čomiem, viņi tev maksā naudu. Un to es varu ritīgi piekrist. Un, manuprāt, cik es zinu to tavu stāstu, tu nebija vienīgais. Tu iepazini arī savu labu draugu, vai ne, tajā internāta pamatskolā. Jā. Manu biznesa partneri, Arnoldu. Mēs esam labākie draugi 22 gadus. Un tad mums arī sanāca, jo Arnolds arī nāca no nelabvēlīgas ģimenes. Un tajā internāta skolā bija tā, ka bieži vien mēs tur visas sestdienas, svētdienas pavadījām. Pirmajā gadā, kad es mācījos, es 3 reizes gadā tikai braucu mājās pie Omītes. Visu tā kā laiku dzīvoju tur tā kā tādā sanatorijā. Un mēs tur iepazināmies. Un pēc tam
mums jau gan līdz mēs kļuvām par biznesa partneriem, bija visādi līkloči, bet mēs tāpat turējām kontaktus, palīdzējām viens otram. Arnolds bija tas cilvēks, jo tā, ka man bija super grūts periods dzīvē, ka man tiešām nebija naudas, un es biju uz ielas. Un Arnolds bija tas cilvēks, kurš man vienkārši ik pa laikam vienkārši iemeta naudu, ieskaitīja naudu. Viņš saņēma algu, viņš man uzreiz ieskaitīja naudu. Un tas bija tā. Un bija vēl tāds ego, ka tev tiešām nav ko ēst, un tu nezini, kam paprasīt, jo nevienam tev apkārt nav naudas. Un tad tev vienkārši ienāk no drauga. Un tad es visai domāju, kā viņam atmaksāt, ko darīt, lai atgrieztu to, ko viņš ir darījis manā labā. Tā. Un tad trešais draugs ir Reinis, kas mums arī ir valdes loceklis Rojas. Un mēs esam draugi 15 gadus. Un Reinis arī ir tāds super gudrs čalis. Es viņu pazīstu, kopš viņam arī bija 15 gadi. Viņš jau 15 gados, man bija tāda sajūta, ka esam 20 gadīgi, ar savu vienaudzi kopā. Viņš arī ļoti gudrs ir. Un to viņš arī pierādījis ar visām kampaņām, ko viņš taisa, kāda līmeņa speciālists viņš ir, stratēģijas, ko viņš spēja īstenot. Un tad mēs esam savākušies tādi 3, un tad mums arī visa komanda ir līdzīgi domājuši. Parasti jau saka, taču netaisi biznesu kopā ar draugu. Nekas labs nebūs, vai ne? Jā. Ko tu vari pakomentēt par šito? Sūdīgi draugi. Arī tu esi sūdīgs draugs. Jo mums arī, mums ļoti bieži ir ne strīdi, bet diskusijas. Un katru reizi, kad mēs domājam citādi, mēs katru reizi aizējam uz pārunu telpu un runājam. Un pastāstam, kā mēs jūtamies. Jo bieži vien ir situācija, kur ir kopīgs iznākums, kur mēs gribam, lai visiem ir labi, bet mums ir citāds skatījums. Un skatījums ir tikai tāpēc, ka es nezinu, kā Reinis uz to skatās, vai es nezinu, kā Arnolds uz to skatās, un Reinis nezinu, kā es skatos. Un varbūt manā iznākumā, kādu es gribu, tas kaut kā Reini negatīvi ietekmē. Bet es pat neaizdomājos, ka tas ietekmē Reini negatīvi. Un Reini iznākumā varbūt esmu cietējis. Un tad mēs apsēžamies, parunājam un vienmēr atrodam šo risinājumu, kur tiešām visi ir maksimāli ieguvēji. Un, katrs mēs darām savas lietas, tās, kuras mums vislabāk sanāk, ir lietas, kuras, piemēram, Reinim nesanāk, es tās daru, jo man sanāk, ir lietas, kuras man nesanāk, Reinis tās dara, un mēs labprāt to darām. Sanāk, kad jūs viens otru papildināt tajos brīžos, ne? Jā, mēs, kas mums ir labi, tas, ka mēs nesalīdzinām, kurš izdara vairāk. Jo beigās mēs tāpat strādājam ar klientiem darbā, un mums visiem ir viens mērķis, lai klientam ir rezultāts, jo ja klients pelnīs vairāk, viņš mums maksās vairāk. Un tad mēs darām visu, lai to rezultātu sasniegtu. Un bieži vien ir tā, ka, piemēram, Reinim ir daudz vairāk jādara. Varbūt tur man tikai jāparunā ar šo klientu, bet Reinim visu nakti ir kampaņas jātaisa. Un pēc tam vēl tur Krista slēdzās klāt, tā kā mūsu kolēģi vēl slēdzās klāt. Un man viss, kas ir jādara, tur 1 stunda dienā ar klientu jāparunā tikai. Bet visu to darbu dara Reinis. Un ir situācijas, kur man ir jādara viss darbs, bet Reinim tikai jāplēš tur kampaņas vai tur jāuztaisa audits. Tāpēc mums ir tāda sapratne. Strādājam kā vienota mašīna. Jā, un manuprāt, tas vien jau ir labi, tāpēc, ka nav jau noteikti tas gala datums, vai ne? Kad bliežam līdz galam, uztaisam. Un, manuprāt, tāpēc arī nav tā kā mērīšana, hei, es izdarīju vairāk, man vajadzētu vairāk un tā tālāk, ne? Nav tā ar tiem pirkstiem rādīšana. Un tas tā kā veido to visu, un beigās jūs veidojat kaut ko tādu, kas jums visiem patīk. Jo to var redzēt, kā jūs komanda darbojās. Starp citu, viņi palīdzēja man pagājušo gadu dubultot manas ienākumus manā coaching, fitness un mentalitātes biznesā A-Player akadēmijā. Un es zinu, kā viņi strādā, cik viņi nopietni, cik viņi ļoti enerģiski un cik var redzēt, cik viņiem tas patīk, tas viss process. Tā kā to noteikti var redzēt. Un man ir patiesi prieks, jo es godīgi arī vairāk kārt esmu gribējis saviem draugiem veidot biznesu, bet kaut kādā brīdī, un es teikšu godīgi, kas man bija, ka mēs abi bijām vienādi, vai mums bija vienādas prasmes, un mēs viens otru nevarējām īsti papildināt. Un, manuprāt, tas ir tāds liels mīnus, ka tu draudzībā esi ar vienādām prasmēm, un tu nevari tā kā izlausties uz priekšu, vai ne? Jo nav vajadzīgi 2 cilvēki, kas dara 2 vienādas lietas. Un tas man pietrūk vienmēr. Vai ne? Bet tavā gadījumā to var ritīgi labi redzēt, un tas ir patiesi prieks. Un kas jums ir tas, pie kā jūs šobrīd visvairāk strādājat, varbūt tajā uzņēmumā? Mēs pie kvalitātes. Tā kā tiešām mēs tagad, pagājušais gads mums bija ļoti veiksmīgs. Tas bija pirmais uzņēmējdarbības gads, kopš mēs sadalījāmies to iepriekšējās aģentūras. Un
Un tad šobrīd mums sanāk tā, ka mums klienti rindā stāv. Par to es varu būt super pateicīgs. Iepriekšējā gadā 12 gadu laikā nebija tāda situācija. Vai iepriekšējā uzņēmumā 12 gadu laikā nebija tāda situācija. Šeit mums tā ir. Un tad mums ir, mēs cenšamies izdarīt tā, lai mēs varam turpināt kvalitīvi to darīt. Lai nav tā, ka mēs paņemam pārāk daudz darbus un tā kā paņemam naudu vienreiz, bet pēc tam nevaram nodrošināt. Tāpēc mēs tagad strādājam pie sistēmām. Mums ir uzņēmumā teiciens, kas ir uzņēmuma sauklis. Tas ir, mēs nepaceļamies līdz saviem mērķiem, mēs nokrītam līdz mūsu sistēmām. Tāpēc mēs tagad darām visu, lai izstrādātu sistēmas, lai varētu kvalitatīvi nodrošināt darbu. To, ko tur citā aģentūrā varbūt 30 cilvēki var nodrošināt, lai to mēs varam 9 cilvēki nodrošināt. Un šobrīd mums tā sanāk. Kolosāli, tas patiesi prieks. Un par tām sistēmām runājot, lai to varētu nodrošināt, noteikti ir nācis arī tālāk kā AI, vai ne? Jā, protams. Mēs jau tieši, pateicoties arī tam, mēs sapratām, ka mums ir jāiet tālāk. Jo tagad mums tiešām, ka pagājušo gadu likās, ka mums vajadzēs daudz darbiniekus, līdzīgi kā iepriekšējā uzņēmumā, lai mēs varētu nodrošināt, piemēram, tur kampaņu palaišanu, pareizu kampaņu optimizāciju un vispār. Bet tagad mums ir tā, ka mēs strādājam ar AI tā, ka tas AI mums tiešām šobrīd uzņēmumā 2 līdz 3 darbiniekus aizvieto. Un nav tā, ka mums viens speciālists strādā AI. Mēs visu laiku, katrs ar viņu strādā, un katrs ir klātesošs. Nav tā, ka AI kaut ko dara mūsu vietā, bet mums sanāk viņu vadīt. Viņš neizdara darbus, kurus mēs varētu izdarīt, bet viņš palīdz mums izdarīt darbus. Mums ir pēc tam jāpārbauda, vienkārši mēs iegūstam tās 2-3 stundas dienā, pateicoties mākslīgiem intelektam. Kolosāli. Es varu piekrist. Pats galvenais, es varu teikt, ja tu neizmanto AI, tu pazaudē ļoti daudz laiku savā produktivitātē, un tu ļoti ātri atpaliksi no visiem, kas ir reāli mūsdienās. Visas kompānijas, visas lietas, kas aug, dēļ tā, ka tu neizmantos AI, tu atpaliksi, vai ne? Bet galvenais, darbojoties ar to AI, nepazaudēt to savu autentiskumu, vai ne? Neuzticēties viņu tā kā pilnībā, bet ieslēgt arī kritisko domāšanu, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Jā. Kas ir arī viena lieta, ko mēs pamanām, kļūda, ko daudz pieļauj gan mūsu potenciālai klienti, kas nāk pie mums, gan arī pie citas aģentūras, ka viņi atdod kaut kādus darbus AI darīt. Vienkārši šobrīd AI, tas ir tikai sākums priekšmākslīgā intelekta. Tieši tāpēc ir jāliec iekšā, jo viņš darīs vienkārši tādus brīnumus darīs un būs muļķīgi tad, kad viņš dara tos tos lielos brīnumus, ka tu tikai tad mācies ar viņu strādāt. Ir labi, ka tu jau tagad, tā AI tagad rāpo, un tu esi tajā brīdī, kad viņš rāpo un mācies un attīsties, jo tev vieglāk ir iemācīties kaut ko papildus, nevis no jauna visu mācīties. Un tās kļūdas, ko mēs bieži vien pamanām, ir tas, ka cilvēki taisa kampaņas, viņi saka, hei, reku, tev AI uztaisīs labāku kampaņu, viņš tev labākas optimizācijas uztaisīs. Bet jāsaprot, ka AI, daudzi paskatās, tur, kā Amerikā laiž, un tagad laiž uz Baltijas valstīm. Un mēs uztaisam auditu, un tur, protams, viss ir slikti. Un tāpēc, ka tirgus nav īsts, tur daudz opcijas nav pieejamas īstenībā, nav izmantojams Baltijas tirgū, kā, piemēram, Amerikā. Un mums arī statistika, ka pagājušo gadu, 2025. gadā, no tiem klientiem, kuri pārnāca pie mums 100% gadījumu, mums ir izdevies uzlabot rezultātu, nepalielinot izmaksas. Un vienalga, viņi paši ir taisījuši kampaņas, arī viņi ir bijuši no citas aģentūras. Kā viņi ir atnākuši pie mums, mēs par to pašu budžetu esam uzlabojuši rezultātus, pateicoties tam veidam, kā mēs strādājam. Kolosāli. Un to es varu pilnīgi piekrist, ka tas, kas strādā Amerikā, var nestrādāt šeit un appusē, vai ne? Tā kā tie marketi ir pilnīgi citādāk. Cilvēki ir mazliet citādāk domājoši. Arī to es saskāros, tad, kad es sāku strādāt. Es par pats savu biznesu uzsāku ar Ameriku strādājot, un rītīga atšķirība ir tajā mentalitātē, un līdz ar to arī tajā pirktspējā un tajā veidā, kā cilvēki nonāk līdz tam pirkumam, to es varu 100% garantēt. Un tāpēc ir forši kaut ko pamācījies no tās Amerikas, bet tomēr atkal tev ir jāizprot mazliet, kā tad tas cilvēks šeit Latvijā darbojās un kā viņš rīkojās un kā viņš domā un kā viņš pieņem lēmumus. Un vispār patinot atpakaļ to bildi mazliet par to uzņēmumu, no kurienes tā kā radās tā ideja par aģentūru? Kāpēc aizgājāt šajā nodaļā? Iepriekš jau mēs arī bijām aģentūrā, tur es arī biju izaudzis no pārdevēja, no pirmās dienas, kas sāku strādāt, pirmo augsto zvanu biznesam veicu. Un pēc tam es jau kļuvu par uzņēmumu līdzīpašnieku, piederēja trešā daļa uzņēmumu. Un tur arī bija tāda situācija. Mēs bijām 3
valdes locekļi, bet tur mēs atšķirāmies. Un tā ir ļoti laba aģentūra. Tiešām ļoti laba, bet vienkārši likās, ka grib ļoti ātri augt. Un tas ir tas, ko es cenšos arī mācīt mūsu klientiem, ka bieži vien ir labāk stabilitāte un pamazām likt klāt tā kā mikroaudzēt, pa 1% dienā audzēt, lai tu tur mēnesī pa 30% var izaugt. Nevis vienkārši vienā mēnesī izdomāt, nē, es tagad tieši jaunā tirgū, man te viss nav vēl gatavs, un iesim iekšā, mācīsimies, un tā darīsim. Un tad bieži bija tā, ka klienti tā gribēja, un tad darbinieki, kolēģi teica, jā, davai, daram. Klients grib, klients saka tā. Un tad mēs izdomājām taisīt elites aģentūru, kur mēs esam pieejami klientiem 24/7, kur mēs mācām klientus, mēs viņiem rādām, kur mēs atgriežam naudu, ja mēs nesasniedzam rezultātu klientam. Un nevis tur ar kādiem slēptiem nosacījumiem, bet vienkārši tā ir. Ja mēs nesasniedzam rezultātu, par kuru mēs runājam, mēs atgriežam to naudu uzreiz. Izrakst rēķinu atgriežam. Jo tas ir kaut kas tāds, ko neviena cita aģentūra Latvijā nedara. Ja, liels plus ir tas, ka mums komandā nav neviens mankārīgs, neviens negrib arī uzreiz nopelnīt, bet visi saprot, ka mēs pelnīsim tikai tad, kad klients nopelnīs. Jā. Nemēģini to darīt otrādāk, vai ne? Jo tā ir tā enerģija, ko var just, un tiešām tas, kā jūs darbojaties, tās rūpes, tas ir tā, ka man konstanti Arnolds zvanīja, iečukojās, kā iet, ko dari, kā tur ar rezultātiem un tā tālāk. Tā kā tas ir ritīgi krūti. Un, zin kā, vienmēr jau tagad sasniedzot to rezultātu, atskatoties atpakaļ, mēs varam redzēt ka kaut kādas lietas, ko mēs varējām darīt citādāk. Kā tev liekas, ko tu varēji darīt citādāk, uzsākot varbūt šo mārketinga aģentūru? Mēs varējām uzreiz taisīt tādu failu, kas mums tagad ir klientu red flags, un jau pašā sākumā atteikt pāris klientiem sadarbības. Ne tāpēc, ka viņi būtu slikti klienti, bet tāpēc, ka daudz mums bija sadarbības ar klientiem, kuri īsti nebija gatavi. Un ir bijušas situācijas, kad klients mums samelo. Viņš mums samelo, mēs tur tirgus izpēt taisīsim. Viņš saka, nē, nevajag, reku man jau ir, un tur ir tā, es zinu, es to esmu darījis, un tur ir tā, un tad mēs, labi, super, tā kā laižam, un tā nav. Un tad mēs arī parādam klientam, pierādam, ka tā tomēr nav, kad, piemēram, parādam tur pārdošanas piltuvi, ka reku iestrēgs klients vai viņa internetu veiklā, vai arī viņa mājaslapā tieši tajā un tajā vietā. Varbūt tā cena produktam nav konkrēti spējīga. Tas ir reāls piemērs, ka klients ir teicis to, ka viņam ir vislētākais produkts tirgū, tāpēc visi viņu grib. Izrādās, ka viņš ir vēl 3-4 lētāki, neskaitot tur kaut kādas no temu un tādām lietām. Un tāpēc vienkārši nav konkrēti spējīgs ne cenas, ne piegādes ziņā. Tas būtu tas, ko mēs noteikti būtu ātrāk izdarījuši. Un uzreiz jau es domāju, ka vajadzēja dot naudas atgriešanas garantiju, piedāvāt klientiem, jo daudzi klienti, mēs bijām tikušies ar viņiem, viņi izskatīja mūs un izskatīja citus, un tad citi arī ir aģentūra, kas arī piedāvā tur naudas atgriešanas garantiju, bet tu to naudu dabū pēc gada, un tur izpildot tur neizpildāmas nosacījumus un tā tālāk. Un tad tie klienti ir atgriežušies pie mums un pateikuši, ka viņi tur jau iztērējuši 3-4 tūkstošus. Viņi ļoti gribētu ar mums sadarboties, tomēr turpināt, bet vai mēs varam tur pa 1000 eiro. Un tad ir tā, ka tu gribi palīdzēt klientam, bet tad tu klientam saki, ja mēs tagad sāksim par 1000 eiro, mums būs jāliek iekšā, jo 1000 eiro būs par maz. Un pāris reizes arī tā ir bijis. Mēs esam tur no savas kabatas likši klientiem naudu iekšā, un beigās tas nav rezultējies nekā, un tad varbūt kāds klients apvainojās, un to naudu mēs neatgūstam. Tās ir tādas lietas, ko es varbūt būtu darījis citādāk, bet to es nevarēju zināt, jo es un mēs komandā mācāmies katru reizi, un ir kāds klients, no kura mēs varam mācīties līdzīgi, kā tu arī saki. Un, jā, tās būtu burtiski tās divas lietas, ko mainīt. Vispārējais ir novedis mūs tur, kur mēs esam tagad. Tad tas izklausās vienkārši nostādīt noteikti tādas robežas, jo tu vari dzirdēt noteikti tajā cilvēkā un to, kāds viņš ir un kā būs tā sadarbība tālāk, vai ne? Jā, tici, bet pārliecinies. Vienkārši tici, bet pārliecinies. Un varbūt no sākuma mums bija tas arī tā overwhelming tā sajūta, ka mums tur februārī bija 12 jauni klienti, un mēs tur vēl kodiem 8 vai 6 atteicām sadarbību, jo mēs vienkārši sapratām, visi 12, mēs vairāk nevaram paņemt. Un decembrī pagājušo gadu arī bija tā, mums vienkārši pieteicās klientu, mēs viņiem teicām, ja tiešām būs vēl vajadzīga mūsu palīdzība uz janvāra 2. pusi pieskaties. Un
bija tā sajūta, ka tūlīt būs. Un tad mēs atdūrāmies, ka mums pa naktīm mēs strādājām. Visu mēs izdarījām, visā iekļāvāmies. Bet bija tā sajūta, ka baigi sanāk ne tikai uz mums paļauties, bet arī uz klientu paļauties. Jo mēs pusi izdarām, pusi paliek klienta ziņā. Tu jau arī zini, ka piemēram, mēs jau dabūjam pieteikumu, tev ir jāsazinās ar viņu, un tāda ir jāpārliecina. Un bieži vien ir bijis tā, ja pieteikums ir nekvalitīvs, tā ir mūsu vaina, tad mēs zinām, kas ir jālabo, un mums ir jāizdomā, kas ir jālabo. Bet ja viņš ir bijis kvalitatīvs, bet tāpat nenoslēdzās, tur jāiet dziļāk un jāskatās, un tas prasa daudz vairāk laika. Tāpēc arī tā validācija tā ir ļoti, ļoti svarīga, jo tiešām ir uzņēmumi, kuriem ir tik labi produkti vai pakalpojumi, un viss, kas ir jāizdara, vienkārši jāparāda viņa klientam, un viņa pirks uzreiz. Visam, to arī esi viens no tiem klientiem, kura pakalpojums ir tik ļoti labs, ka tur jābūt muļķim, lai nepirktu viņu nākamajā mēnesī. Tu paņem pirmo mēnesi, tu jau pirmajā mēnesī tādus rezultātus vari nodrošināt, ka tu vienkārši tev liekas crazy, un tad tu esi gatavs maksāt. Un ir arī daudz tādu uzņēmumi, un tad varbūt kāda sanāk palaist garām, varbūt kādam liekas tā cena paaugst, un gribētos, vajadzēja vairāk par to validāciju, ka vairāk pievērs uzmanību tādiem uzņēmējiem, nevis tiem, kas grib, bet paši nav sagatavojušies. Es varu teikt tieši to pašu. Man arī ir tā, ka man ir jāsako līdzi, kādi tie cilvēki ir, kāda ir viņa enerģija un kurā brīdī viņš ir. Tad, kad nav tas mikroviņa slēdzis noklikšķējis, nav jēgas ar to cilvēku strādāt. Viņš būs stumdāms, grūstāms un viņš nebūs piespiežams uz pārmaiņām. Tam klikšķim ir jābūt, kad viņš grib mainīties. Viņam besītā vieta, kur viņš ir, viņš grib dzīvot labāk, viņš grib justies labāk, viņš grib iztīties labāk. Tikai tad, kad viņš ir tajā situācijā, tad tas cilvēks mainīsies. Jo citādāk es viņam varu dot labāko plānu, labāko struktūru, viņš nespēs uz to rīkoties. Tāpat jūs iedod, teiksim, visu kampaņu un tā tālāk, bet ja viņš nemāk viņiem uzzvanīt, pārdot un nodrošināt rezultātus, tā kā jūs varat būt labākā mārketinga aģentūra, bet beigās tas vājais punkts ir tas. Tā kā, un tā ir liela problēma. Tīpaši mūsdienās nav daudz tādu cilvēku, kuri būtu tīpaši pirmkārt spējīgi labi pārdot, nodrošināt to, un arī otrs, kā, lai tu varētu uzfilmēt kaut kādas kolosālas reklāmas, tev arī jābūt ir drošam kameras priekšā, un tev jābūt ir ļoti harizmātiskam, vai ne? Tā kā to es pilnīgi piekrītu. Un manuprāt, tās robežas ir tās, kas jūs ritīgi atšķir, un tās robežas un tās vērtības, un varbūt padalīties par tām vērtībām, jo tikko, kā jūs pie manis pievienojāties, un bija tāds, šitie ir mani čaļi, viņiem ir manas vērtības, kādas jau tā kā e-playeros ir, tikai mums vajadzēja vēl to visu sastrukturizēt un aizgāja arī daudz labāk. Tā kā varbūt ir padalīties, jo tas, manuprāt, ir baigi tāds skaļš sauklis un baigi daudz cilvēks Latvijā trigro, ne? Jā. Elites aģentūra, un tad visi prasa, ko tad nozīmē elites aģentūra. Un tad saka, mēs nevaram būt elites aģentūra, jo mums ir nav 1000 klienti, mēs tur Apple nestrādājam, Samsung nereklamējam un tā. Bet mēs pilnīgi neviens uzņēmumā nepīpējam, pilnīgi neviens nedzeram. Pilnīgi visi trenējās vismaz 4 reizes nedēļā. Mums ir obligāti jālasa. Mēs lasām psiholoģiju, mēs lasām par mārketingu, mēs lasām par komunikāciju, par ieradumu veidošanu. Mums ir katru dienu fikas, kur mēs padalāmies ar to, ko mēs esam izlasījuši iepriekšējā dienā. Vienkārši paņemam tādu pusstundu pauzi, diskutējam, un tad vienkārši tas, ko tu esi iemācījies, tu arī citiem pastāsti. Un tad rodas diskusija, un tad mēs izdomājam, kā mēs to lietu varam implementēt darbā. Un ļoti bieži šajās pauzēs, kur mēs padalāmies, lai izietu ārā no tā burbuļa, kas mums ir mājās un kas mums ir darbā, vienkārši mēs visi ļoti daudz strādājam. Un tā ir tāda forša atkāpe, man tā šķiet, ka tur, piemēram, ja mēs esam ofisā, tur 8, 9 cilvēki, tu pats iegūsti kaut ko, esi iemācījies, un vēl papildus 9 lietas esi iemācījies. Vienkārši katru dienu. Un tās mums arī ir mērķis būt labākiem par 1% katru dienu. Tāpēc mēs darām tās mazās lietas, tur palasam, nezinu, tev nav jālasa tur stundu dienā, 20-30 minūtes palasa dienā, klausies podkāstus kaut vai tā, bet tad tās ir tās lietas. Un, protams, pieejami 24/7, strādājam 3 speciālisti klienti. Nav tā, ka viens speciālists visu dara un komunikāciju, bet 3 cilvēki strādā ar katru klientu. Braucam pie klientiem, brīvdienās braucam, filmējam, visu kaut ko darām.
ideāls piemērs arī, kur par tām lietām, kur mēs ejam dziļāk, varbūt nekā citi. Tagad šomēnes bija situācija, ka mēs palaidām klientam kampaņu. Viņam bija esoša kampaņas jau pie mums un palaidām krievu valodā kampaņu. Un tad viņam ir speciālists, kurš sazinās ar šiem pieteikumiem. Tā ir tāda nozare, šaura salīdzinoši, un ir laikam tikai 3 konkurenti Latvijā. Tāpēc par tiem klientiem baigā cīņa notiek. Un tad atnāk pirmais pieteikums krieviski, ka mēs uzreiz, pieteikums ir ienācis, apskatāmies, izējām cauri validācijai, un tad Arnolds zvana un prasa, kāda kvalitāte bija. Un tad atbild tas cilvēks, kuram jāsazinās no tā uzņēmuma, ka nevarēja sazvanīt, numurs neeksistē. Arnolds paņem pats, zvana tam uzņēmumam, jo pieteikumā ir uzņēmuma nosaukums, zvana un saka, sveiki, jūs aizpildījāt pieteikumu formu šādam pakalpojumam, vai varētu savienot ar to cilvēku, kurš aizpildīja, varbūt tas bija kāds no vadītājiem. Izrādījās, ka tas arī bija vadītājs. Un Arnolds zvanīja, un Arnoldam nosauca to pašu telefonu numuru, kurš parādījās, ka neeksistē. Un tad Arnolds vienkārši pateica to, ka vai tas cilvēks varētu pārrestartēt telefonu, jo viņu nevar sazvanīt. Viņš pārstartēja telefonu, Arnolds viņam piezvanīja, pateica, lai mūsu klients piezvana, klients sazinājās un vienojās par lielu darījumu. Un tā ir tā lieta, ko, piemēram, klients pats, ienāca līdz nekvalitīvs neeksistē. Bet mēs pārbaudam. Vienmēr uzticies, bet pārbaudi. Un tas ir tas, ko mēs darām. Mums ir klienti arī bieži vien sūdzās, tā kā mēs viņiem prasām, lai viņi kaut kādā CRM sistēmā raksta par tiem pieteikumiem, no klientiem, par potenciālajiem klientiem, kāpēc viņš nav noslēgts. Un tad arī no kurienes viņš ir atnācis. Ja mēs laižam Google, Facebookā, Instagramā, TikTokā reklāmas, mēs arī pasakām klientam paprasiet. Ja viņš zvana, paprasiet, no kurienes viņš atnāca. Un tad vienkārši mēs arī varam saprast, kur vairāk naudu likt, kur mazāk naudu likt. Un, tā ir tā lieta, ko mēs darām, par ko mēs esam pārliecināti, ka citas aģentūras nedara. Kolosāli. To tiešām var apstiprināt. Un ko tavuprāt cilvēki ir pārpratuši saistībā ar to eliti un elites mārketinga aģentūru? Jo diezgan es tā skatos un klausos, ka cilvēki šūmējās par to visu, vai ne? Jā, šūmējās jau tāpat tie, kas nekad nebūs mūsu klienti, pirmkārt. Un es arī no vienas puses saprotu, no sākuma man likās, ka baigi traki, jo man tie video TikTokā tur nereāli lidoja, kas teica, ka manā uzņēmumā neviens nedzeris, neviens nepīpēs, visiem būs obligāti jāsporto, un tur riktīgi man tur nomētāja ar akmeņiem. Bet es tad un, protams, ka visi rakstīja, ka nekas neiznāks, ka mums nebūs neviens darbinieks, ka mums nebūs neviens klients un tā tālāk. Bet šogad es īsumā padomāju, un es saprotu to, ka vienkārši tas arī noteikti ir tāpēc, jo ir arī tiešām normāli cilvēki, jo ir reāli klients, kurš ir nācis pie manis, ir pateicis to, ka viņš arī iesmēja par mani sākumā. Bet beigās viņš atnāca pie manis, jo viņš saprata, ka mēs tomēr strādājam, ka tomēr tas, ko mēs darām, strādā, un tam ir rezultāts. Un tad es sapratu to, ka ir jau ļoti daudz cilvēki, kas parādās skaļi. Parādās un saka, ka mēs esam labāki par citiem, mēs izdarām tā, kāpēc tu dari tā, jādara tā, es tev izdarīšu visu. Un tad parādās un pazūd. Tāpēc, ka viņš samelo. Viņš vienkārši melo, viņam neiznāk, un tad nākamais parādās. Un visu laiku viņi rādās, un tad vienkārši noteikti cilvēki padomāja, ka mēs arī esam viena no tiem, kas pēkšņi kaut ko citu taisīs, tur elites aģentūra, kas ir labāka par citām, jo dara tādas un tādas lietas. Un tad cilvēki domā, kā cilvēks, kurš sporto, viņš nevar būt labāks par cilvēku, kurš nesporto. Un viņi domā, kā cilvēks, kurš pīpē, var būt sliktāks par kādu cilvēku darba ziņā, kurš nepīpē. Un arī par to pašu dzeršanu. Bet redzi, tās ir tās mazās lietas, kuras tiešām mūs padara par labākiem. Un tā tik tiešām ir, un tur vispār neko nevajag kautrēties. Un, manuprāt, tu esi labāks, ja tu nelieto alkoholu. Tu esi labāks, ja tu nelieto narkotikas. Tu esi labāks, ja tu lasi grāmatas. Tu esi labāks. Tur nav citu variantu, jo iedošu vienkārši piemēru. Visi sūdzās, nevar atrast labus darbiniekus, jo visi tur dzer. Kur ir tie iemesls? Kāpēc cilvēki, kur nelieto alkoholu, ir labāki? Un tas, kā jūs esat nostādījuši marketā, ir vienkārši kolosāli, jo es uzreiz saprotu, tev vienmēr viss būs laikā. Kāpēc? Tāpēc, ka nebūs pohas, nebūs problēmas. Šie cilvēki ir ļoti atbildīgi, ko rāda tas, ka jūs konstanti trenējaties. Jūs esat disciplinēti, jūs iziesiet cauri grūtībām, jūs atrisināsiet lietas. Tas vien jau runā vairāk. Tie 3-4 vārdi, ko tu teici, viņš paskaidro 1000 vārdu. Tur apakšā ir milzīgs stāsts un tam ir viss apakšā spēks. Un es ticu, ka cilvēki vienkārši ir ļoti triggeroti, jo viņi vienkārši nevar tādos standartos sev noturēt. Nevar.
Tā ir. Vai ne? Tā diemžēl ir, jā. Un to esmu pamanījis, ka tikko kā tu centies, vai tu, teiksim, parādi, kur tu esi labāks, tie krabi, viņi tev konstanti velk uz leju, nevis tev stumj uz augšu, nevis uzsit pa plecu un lepojās ar tevi. Viņi domā, ka tas, ka viņš sāks lepoties par tevi, tas atņems kaut ko no viņa, un viņi turpina tev norakt un nospiest, ko to viņi varētu izmantot kā motivāciju. Hei, es arī tā varu. Es arī varu kļūt labāks, es arī varu nelietot alkoholu. Man arī varbūt dzīvē viss sāks iet uz augšu. Nē, viņi vienkārši pasūdzās, raud, dzīve slikta, grūta, bet paši sev liek sprunguli iekšā ritenī un krīt. Tīri paklupina paši sevi. Un tā ir milzīga problēma. Un tā jau ir. Tie ir tie NPCs, kas vienkārši skrulē telefonu un vienkārši ieraksta kaut kādu komentāru tīri. Un paši neapzinās to, ka viņiem ir tieši tas pats spēks. Bet tikai viņš ir bijis pieprogrammēts, viņš ir ļoti nedisciplinēts, nekontrolē sevi, paslīd uz ātriem kārdinājumiem un viss. Tā kā, manuprāt, tas, kā jūs savas nostādījuši, ir ritīgi kolosāli. Un, ja būtu divas marketinga aģentūras un būtu cilvēki, kas šad un tad kaut kādas tādas lietas dara, tur ir no choice, tu vienkārši izvēlies labākos, jo tā vienkārši ir. Jā, precīzi, jo man liekas, ka tāpat kā darbam galā ir rezultāts, katrai problēma situācijai galā jābūt kādai atbildīgajam par to, kurš ir atbildīgs. Un bieži vien, kad tie cilvēki, kuri ir disciplinēti, mēs vienmēr uzņemamies atbildību. Un tie cilvēki, kas ir dedicated, un mēs esam tādā grupā, kur mēs neņemam jaunus darbiniekus, mums konstanti nāk pieteikumi. Un mēs, pēdējā meitene, kuru mēs paņēmām, Krista, viņa tagad ir uz prakses līgumu pie mums. Un, tā kā mēs viņu paņēmām, bija 400 cilvēki pieteikušies, vairāk kā 400 cilvēki pieteicās. Un tas bija tieši tajā pašā brīdī, kad teica, ka neviens pie mums nestrādās. Tomēr ir tādi cilvēki, kuriem tas patīk. Vienīgi ir tas, ka daudz arī, kas bija pieteikušies, viņi saka, jā, es tagad nelasu, bet es sākšu lasīt. Tā, es mazliet pīpēju, bet es atmetīšu. Un tādi mums nedara. Jo mums nav tā, ka mums ir uzņēmums, kur mēs tev aizliedzam to darīt. Mums ir vienkārši uzņēmums, kur mēs meklējam līdzīgi domājošus. Tad nākamais darbinieks pie mums, viņš jau sporto, viņš jau nepīpē, viņš jau nedzer, viņš jau lasa. Viss. Un tas ir, ja mēs, un viņam var, ideālā gadījumā viņam ir 0 pieredze mārketingā. 0 pieredze, jo mēs viņam varam mācīt visu, kā tagad ir, kā mēs strādājam, nevis, ja viņš ir atnācis no citas aģentūras un tad pārmācīt to visu, jo iepriekšējā uzņēmumā strādājot arī bija tiešām visi sliktākie darbinieki bija tie, kas citā aģentūrā strādāja iepriekš. Visi sliktākie. Un ne tāpēc, ka viņi bija slikti cilvēki, bet tāpēc, ka viņiem bija iekaltas tās lietas, kā nevajag strādāt, kā mēs nestrādājām. Citas vērtības iekaltas un tā. Tāpēc, jā, tās it kā liekas tādas mazas lietas, nenozīmīgas lietas, bet tomēr tās dienas beigās ļoti daudz ko nozīmē. Un kā vēl? Un teiksim, jo cik es zinu, tu jau šo standarts jau piekopji diezgan ilgu laiku. Kas tev ir bijis tāds, pie kā tev visvairāk ir jāstrādā, esot uzņēmuma īpašniekam? Problēmas risināšanas, noteikti, tā kā problēmu risināšana. Un arī, es neslēpšu, ir grūti darīt tik daudz lietas, ja tev ir ģimene, jo tev bērniem arī jāvēlt laiku, tev ģimenei jāvēlt laiku. Un tā kopumā grūti darīt, bet tā, kas ir interesanti, man uz kačeni ir aiziet grūtāk, vai arī tur uz boksu aiziet, ir grūtāk nekā uz darba aiziet. Tāpēc, ka mēs arī esam darbā vienojušies to, ka darbs ir vienmēr prioritāte. Tu esi aizgulējies, tu būsi uz darbu un trenēsies pēc darba, vai naktī trenēsies. Bet tev tas ir jāizdara. Vienkārši, ir lietas jāizdara, bet tās lietas, uz kurām kāds uz tevi paļaujās, tās ir primārās. Jo, piemēram, uz treniņu tu pats uz sevi paļaujies. Tev ir jāaiziet uz treniņu, un ja tu neesi aizgājis uz treniņu, piemēram, tajā dienā, kad tev ir jāaiziet, tu esi sevi pievīlis. Bet ja tu aizēji uz treniņu un klientam kaut ko neizdari, tu esi pievīlis klientu, tu esi pievīlis uzņēmumu, tu esi pievīlis kolēģis un tu esi pievīlis sevi. Tā kā, tur ir tāds risks. Un tad tas ir laikam tas grūtākais nolikt sevi otrajā plānā. Tomēr un noturēt to vīziju, lai visiem kolēģiem arī tā ir. Ja, piemēram, kad tu jūties slikti, ka tomēr tev ir ļaunākajā gadījumā tev ir jāpasaka, hei, es jūtos slikti, ir tādi darbi jāizdara, vai jūs to varat izdarīt. Un bieži vien, kad tu strādā, kad tu esi pieredzis visu pats darīt, ir grūti paprasīt palīdzību. Jo tu zini to, ka visticamāk, kad to izdarīs, tev būs tāpat jāiet cauri, jāpaskatās un tā. Bet tas ir jādara.
nebēgt no atbildības, teiksim. Tie vārdi, uzņemties atbildību, nebēgt no atbildības, risināt problēmas. Starp citu, tas jau arī parāda to, no tiem paradumiem, no tiem standartiem, tas viss ir izveidojies. Jo, ko cilvēki dara, viņi aizbēg no problēmām, viņi aizbēg no savām emocijām, viņi aizbēg lietojot kaut kādas lietas. Viņi nav gatavi iet iekšā tajā visā. Un kāpēc arī A-playeros mēs nedzeram, mēs konstanti trenējamies katru dienu, mēs lasam, mēs mācamies, mēs apzināmies, mēs veidojam savu nākotni. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs gribam uzņemties atbildību, un mēs gribam būt savas dzīves veidotāji. Un mēs negribam pakļauties tam, kas notiek ārā. Mēs gribam iekāpt iekšā savā spēkā un veidot un darīt. Un tad, kad mēs pieturamies pie tiem standartiem, ka mēs nelietojam tās lietas un tā tālāk, mēs beidzot jūtam to savu sirdsbalsi. Mēs saņemam atbildes daudz ātrāk. Un te ir tā lieta, tad, kad tu saskāries ar problēmu, tev tā sirdsbalsi jau zina, ko vajag darīt. Bet ja tu iedzer, uzpīpē, kaut ko lieto, tu jau nedzirdi to sajūtu. Tu nejūti viņu, tu nezini, kas ir tas nākošais, kas tev ir jādara. Un tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc skaidri un gaiši saprotams, kāpēc ar tādiem cilvēkiem jāstrādā. Jo tu zini, ka tie cilvēki pieņems pareizs lēmums. Un ja arī nebūs, teiksim, perfekts lēmums, viņš viņu izlabos, viņš uzņemsies atbildību, kas ir ļoti svarīgi, vai ne? Tā kā, manuprāt, tas viss runā daudz skaļāk un vairāk, un es vienkārši arī savu to ziņu sludinot ārā gribētu teikt, pamēģiniet, vienkārši tu redzēsi, kā tavu dzīve izmainīsies. Jo tad, kad es ar sevi sāku strādāt, es darīju visu to. Es katru dienu kurīju zaļo, brīvdienās dzēru, lietoju visādus draņķus, kāvos, balējos, tusējos, bēgu no problēmām, bija ļoti emocionāls. Un kāda bija dzīve? Dzīve bija dzīvot parādos, dzīve bija dzīvot briesmīgā dzīvoklī, dzīve bija staigāt konstant ar sasistām rokām, aplaustiem zobiem. Tāda bija dzīve. Un tu pats nesaproti, kāpēc tu nevari tikt uz priekšu. Tāpēc, ka tev ir tādas lietas, kas tev nobloķē signālu no tā, ko tev vajadzētu darīt. Ja cilvēki vienkārši ieklausītos sevi, kāpēc viņš dzer, viņš iegūtu atbildi. Viņš varbūt saņem to atbildi, varbūt man ir jābeidz strādāt beidzot kaut kādā vienkārši darbā, kur es mirstu, kur man dvēseli mirst. Varbūt man jāsāk ir kaut ko darīt ar sevi. Man varbūt ir jāizveido kaut kāds biznes, kur es varu dot kaut kādu vērtību. Tas bija tas, no kā es konstanti bēgu. Man bija tik daudz ko dot, es biju ļoti talantīgs, man bija kolosāla enerģija visu laiku, es tikai viņu nemācīju izmantot. Es viņu iegriezu uz sevi un lietoju visādas draņķus. Un plusā vēl nāca virsū visādi, ko citu par man padomās un tā tālāk, un tad tu sāc kurīt, lai tev tās domas vienkārši aiziet, un lai tev nav jādomā par to. Un īstenībā tu atmet tās lietas un saproti, īstenībā man sirdsvalsts centējas, es kolosāls čalis, ir kolosāli talanti, es izskatīgs, satrenējies, veselīgs, tu vari daudz ko palīdzēt cilvēkiem, tu vari izstumt viņus uz labāku dzīvi, un no tā centos aizbēgt. Bet vienā brīdī, kad to visu atmet, es skaidru un gaišu to dzirdēju, un no turienes veidojās akadēmija. Tā kā to es tā visiem iesaku, jo es varu darīt arī, ka tas tev deva tādu ritīgāko pārliecību, tas tev deva to skaidrību un to apziņu, uz kurien tu ej, vai ne? Jā. Arī, vēl viena lieta, tiešām, jo tā, ko es vēl būtu darījis citādāk, es būtu jau no janvāra A-playeros iestājies. Un tas nav tikai tāpēc, ka mēs tagad runājam, bet tāpēc, ka es ar sportu nodarbojos no 17 gadiem. Man ir tikai 34 gadi, bet man nekad nebija bijis tāds progress kā pie tevis, un tas pat nebija dēļ tādas ļoti lielas lietas, ko esmu izmainījis. Bet tas bija dēļ tās pašas lietas, kā mēs strādājam darbā, ka tu vienkārši katru treniņu tu izdari kaut ko vairāk, arī izdari, paņem ar smagākiem svariem, arī izdari vairākas reizes. Vienkārši katru treniņu tev ir rekords. Pēc katra treniņa tu esi par 1% spēcīgāks. Un man likās vienkārši tā, wow! Un tā sajūta, ka tu rīts tev iesākas ar to, ka tu uztaisīsi jaunu rekordu. Katru dienu ir rīts, ka tu esi spēcīgāks nekā vakar bija. Tas bija tas, kas īsumā mums arī palīdzēja šeit. Un kas bija arī ļoti labi, tas, ka es ar Arnoldu kopā sākām. Un tad mums bija vēl tā konkurence. Un, sākām ar A-player akadēmiju tikai ar džimu it kā, vai ne? Un mentālo coachu par vibrācijām, par visu pārējo. Tad es arī vairāk sevi sapratu, kāpēc es izturos kaut kādās situācijās.
Bet no tā atvasinājās tas, ka sāku skriet. Es nekad dzīvē nebiju skrējis. Un tad es pirmajā mēnesī, kopš sāku skriet, izskrēju ultramaratonu. Vienkārši pēc 30 dienām, kas man likās, wow, crazy. Jo es nekad dzīvē 5 km nebiju izskrējis, un man bija mēnesis izskriet 5. Un es sapratu, man patīk skriet. Un tas man tā kā palīdzēja vēl, tā kā, nevis tā kā nogurdināja, bet deva enerģiju. Un tad arī man džimā sāk iet labāk, un ja man džimā sāk iet labāk, es jutos labāk. Mājās nebiju tik ļoti noguris, ar bērniem varēju kvalitīvāk pavadīt laiku. Ar bērnu sāku kopā skriet. Un tā ir it kā tāda maza lieta, bet tā ir tā pozitīvā lieta. Un līdzīgi kā, piemēram, A-Player akadēmija, aizgāju, samaksāju, domāju tā, samaksāšu, lai tur vismaz kaut ko darīšu. Bet beigās likās, wow, tas investīcija atdeve bija vienkārši crazy. It sevišķi pirmajos 6 mēnešos man tiešām dzīve mainījās. Jo tālāk, tas, kā es darbā dzīvoju, tā es A-playeros dzīvoju, tā es arī mājās dzīvoju. Un tad es tiešām varēju rādīt saviem bērniem piemēru. Jo bērni zināja, ka viņi negribēja sportot vai bija noguruši jau no saviem treniņiem, tur judo no vieglatlētikas atnāca. Atpūsties, viņi redzēja, kā tēvs iet ārā skriet. Un tad, kad es atnācu mājās, ja es netiku uz džimu, es mājās trenējos, viņi redzēja, ka tēvs mājās trenējās, viņi arī nāca ar mani trenēties. Un tagad ir tā, ka bērni man saka, patrenējamies, ejam izskriet. Un tā. Tā kā tas bija, ja nebūtu A-player, tad noteikti arī tāda situācija nebūtu. Tāpēc, tas ir ritīgi kolosāli, un tas ir tas, ar kādiem cilvēkiem patīk strādāt vairāk. Tie, kas jau dara lietas, tikai nostrukturizē, atrod dziļākas motivācijas, izskaidro lietas, kā tās notiek, un tad tā visa struktūra darbojās uz pilnu jaudu. Un te jau ir tā lieta, viss ir balstīts uz mūsu emocionālo, un mēs džeki esam domāti, lai kaut ko iekarotu. Kādreiz mēs zināmies iekarot valstis, un tā tālāk. Un tagad, diemžēl, mēs cilvēki tādas lietas nedaram. Mēs varam iekarot kaut ko biznesā. Mēs varam iekarot tos savus mērķus fitnesā. Un tā enerģija tiek virzīta. Un tāpēc tev ir jāiet iekšā, tev jādzīvina tas zvērs, tev jāiet ar jaudu iekšā, tev ir jāpaceļ tās emocijas augšā, jo tad, kad tu cel tās emocijas augšā, tev mainās skats uz dzīvi. Ja tu dzīvo konstanti augstākās emocijās, tev visu laiks vieglāk. Tu nevibrē kopā ar problēmām. Tu vari atrast risinājumus viņām, vai ne? Un tad, kad tu dzīvo augstākās emocijās, tu neesi noguris, tu vienmēr esi labās emocijās, tu vienmēr redzi visu skaidrāk, tu vienmēr dari visu. Tā kā tā fiziskā daļa ir ļoti svarīga, bet plusā saprast, kāpēc tu to dari. Un, ja tu saproti, kāpēc tu to dari, tas pēc tam iet iekšā pilnīgi visās citās tavās jomās. Jo tu jau esi izveidojis tu identitāti, ka tu nevis esi tas half-ass čuvoks, bet tu esi tas džeks, kas dara visu 100%. Un, ja tu dari visu 100%, tā kā tu pašā sākumā teici, nevar nesanākt. Tu vienkārši dabūsi to rezultātu, tikai esi konstants. Un konstantumu tu izveido no tās disciplīnas, ko tu esi izveidojis strādājot ar sevi. Jā. Precīzi, ir tāds teiciens, pirms uzkāp kalnā, uzkāp sevī. Jo, ja tu neesi gatavs, tu neesi fiziski sagatavojies, kā tu vari cerēt, ka tev būs viegli uzkāpt kalnā, kā tu vispār vari cerēt, ka tu tiksi līdz galotnē. Bet tu uzkāp sevī, saviet sevi kārtībā, un tad tu arī varēsi iekrot. Man liekas, ka tā ir tā problēma cilvēkiem, vīriešiem mūsdienās, ka viņi grib ātri, viņi grib visu uzreiz, un viņi nesaprot, cik daudz tās mazās lietas, kas it kā nav saistītas ar viņu mērķi, var mainīt. Tā kā ātrumu var mainīt, var rezultātu mainīt. Piemēram, tu gribi būt bagāts, bet tu izsies sūdīgi, tu jūties sūdīgi, tu esi nolaidies, tu esi vājš, tu esi noguris visu laiku. Sakārto sevi un garantēts, ka tu būsi bagātāks pēc gada nekā tik, cik tu būtu bagāts, ja tu nebūtu sevi sakārtojis. Un tās ir tās mazās lietas, arī tā viena lapas puses dienā. Tur tev nav grāmata dienā jāizlasa. Burtiski izlasi vienu lapas pusi, ja tu nodaļu vari izlasīt, ir arī ļoti labi. Bet tas, cik tu būsi gudrs tajā lietā, par kuru tu lasi pēc gada, tas vienkārši neiedomājami. Tāpēc arī mēs esam gudri džeki, uzņēmumā gudras meitenes. Tā kā mums ir kaut kādas problēmas situācijas, un ļoti bieži mēs klientiem atrisinām viņu problēmu situāciju. Visiem klients saka, hei, es nevaru turpināt, nākamais mēnesis jāiepauzē, jo ir tāda un tāda situācija. Un mēs ļoti bieži atrisinām klienta vietā to situāciju. Un tad klients var turpināt, un viņš saka mums paldies. Un tas ir viss pateicoties treniņiem, pateicoties tam, ka mēs lasām. Un ja tu vari aiziet uz treniņu, tad tu arī vari saņemties izlasīt to vienu lapas pusi dienā. Jo tā ir grūta lieta. Liekas, ok, es lasīšu, bet iesēdies vilcienā vai arī, vakarā sēdi, tu gribi telefonā sēdēt vairāk nekā atvērt grāmatu un lasīt.
Un tu domā, labi, es telefonā kaut ko interesantu paskatīšos, bet bieži vien tu paskaties 5 minūtes kaut ko interesantu un 55 kaut kādas sūdzes skaties. Tā ir. Bet grāmata, tu nevari izbēgt. Tu atver grāmatu, visu, ko tu redzi, ir burti un tev ir jāizlasa. Tāpēc tā ir tāda lieta arī. 90% domas mēs domājam tās pašas, ko mēs domājam vakar. Un grāmata ir viena no tām lietām, ko tu vari darīt, lai tu tās domas paplašinātu, lai tu iedabūtu iekšā vismaz 5% jaunas domas. Un ja tās jaunās domas konstanti kultivēs, tas tev pamainīs to tavu dzīves trajektoriju, vai ne? Bet klausies, kas vispār ir tā dziļā motivācija? Kāpēc tu tagad vispār darbojies tā, kā tu darbojies? Ja šo jautājumu tu man jautātu pirms 5 gadiem, tad es teiktu, ka mana motivācija ir neatgriezties tur, kur es biju, jo tā man tiešām ir bijusi motivācija. Ilgus gadus bija, tā kā bailes, neatgriezties, tāpēc man likās, jākapā. Pirmos 7 gadus es nostrādāju bez nevienas brīvdienas. Nevienu brīvdienu neņēmu, 7 gadus. Un, tikai tāpēc, ka es baidījos. Un, tagad man motivācija ir tā, ka man ir kaifs no tā, ko es daru. Man ir ļoti interesanti iet cauri datiem, skatīties, izdomāt stratēģijas un redzēt, kā viņi strādā. Tā kā, mans ir tiešām kaifīgi. Vairākas reizes ir bijis tā, ka es atveru vakarā tur Netflixu, piemēram, tur sieva ir nogurusi, tad viņa iet gulēt, es atveru Netflixu, paskatos filmu, tur nezinu, kaut 15 minūtes, izslēdzu filmu un eju strādāt. Jo man gribās pastrādāt, paskatīties kaut ko savam klientiem un datiem vairāk nekā filmu noskatīties. Man tas tik ļoti patīk. Un arī tas, ka katram jaunam klientam pierādīt to, ka mēs varam labāk. Līdzīgi kā es iepriekš minēju, ka pagājušajā gadā, kad mēs nepalielinot izmaksas, 100% gadījumu uzlabojam rezultātus. Tā ir tāda sajūta, kā kautos. Kā tu būtu ringā, cīnītos un tu vinnē katru reizi. Tā varbūt arī ir tās sajūta, jo es arī agrāk ar boksu nodarbojos vairāk. Tagad es hobija līmenī nodarbojos, bet agrāk es arī uz turnieriem braukāju. Un tad bija tā sajūta, ka tu dabūji to uzvaras garšu un tu jūties labi. Tagad ir tā, ka tu dari vienkārši to, ko tu dari, un tev sanāk labāk nekā citiem. Un tev tas patīk. Un tā ir tāda uzvaras garša, un beigās tu pat neskaties uz to naudu. Un beigās tā nauda nāk, un tev liekas, forši. Un tad arī man liekas, ka tāda reāla dāvana tiešām cilvēkam ir strādāt, nedomājot par to, vai tu nopelnīsi, bet darot to, kas tev patīk un tev sanāk. Un tu jau kaifu iegūsi no tā, ka tev sanāk, un tā nauda kontā ir, ja tev agrāk likās, ka kaifs ir, ka tev nauda ienāk kontā, ka tev likās, tagad varēšu kaut ko atļauties. Tagad tā nauda ienāk kontā, tev vairs nav kaifs. Par to tev ir nulle emocijas, tev ir tās ierastās darbības, kaut kas uz krājkonta, kaut kas investīcijās, bet tu domā, jauns mēnesis, tagad ir jādara tas. Tā lieta, laikam, tā ir tā motivācija. Gribās vienkārši būt labākajiem. Es tev pilnīgi piekrītu, jo man arī pašā sākumā motivācija bija neatkrist atpakaļ tur, kur es biju. Baigi ilgu laiku viņi īstenībā dod to jaudu, to spēku, bet vienā brīdī tās bailes ir jādabod ārā, jo tad sanāk, ka tu celies ar tām bailēm, un jādabod ir vairāk kaut kas tāds, kas tev turpina vilkt uz priekšu. Un man personīgi, un tāpēc es arī par to runāju Epler akadēmijā, lai tu to motivāciju dabod nevis no tā negatīvā, bet veido kaut ko tādu, kas tev ir tāds pozitīvs, ko tu gribi savā dzīvē sasniegt. Un tāpēc mēs esam katrs citādāks. Citam tur patīk, piemēram, iet medībās, citam patīk makšķerēt, citam patīk violu spēlēt, citam patīk gleznot. Atrod tās lietas, kas tev patīk, lai viņas tev sāk motivēt, lai viņas tev velk uz priekšu. Un kur ir, tad arī tu nestrādā nedienu savā mūžā, tu baudi to procesu, tu labāk strādā, dari nekā dari kaut kādas muļķības un kārdinājumus, uz ko paslīd cilvēku, vai ne? Okay. Es domāju, mēs Kaspar iesim uz izskaņu, un es tev gribu uzdot tādu jautājumu, kas varbūt nebūs tik ātri atbildāms, es tev došu laiku, bet, manuprāt, tu šobrīd veido tādu, angliskajā vārdā teikt, tādu kārtīgu legacy. Tev ir 3 dēli, un drīz būs meitiņa, un tu rādi to personu, to cilvēku, to piemēru, kurš tev nebija bērnībā. Un kas būtu tas, ko tu gribētu saviem dēliem un meitai pateikt, ja šitā būtu pēdējā diena tavā dzīvē? Pirmā lieta noteikti būtu tā, ka es viņus ļoti mīlu, ka es lepojos ar viņiem. Un
tas, ko es viņiem palūgtu, vienkārši palīdzēt citiem. Tā kā ir grūti palīdzēt citiem, tā kā tev ir pašam problēmas jārisina savas, bet mēs vienmēr varam atrast laiku, vienmēr varam atrast līdzekļus kaut mazliet palīdzēt citiem. Un es noteikti nebūtu tur, kur es tagad esmu, un nezinu to, ka es nebūšu tur, kur es būšu, tikai saviem spēkiem. Tas, ko esmu sasniedzis, ir pateicoties mazajiem darbiem, mazajām palīdzībām no citiem, brīdī, kad man tiešām tas bija vajadzīgs. Un, es gribētu, lai arī mani bērni to darītu arī tālāk, jo beigās tas arī ir tas, kas paliks. Nevis mēs atstāsim. Es negribu atstāt pēc sevis tikai to, ko esmu sasniedzis, bet es gribu atstāt pēc sevis to, ko esmu palīdzējis citiem sasniegt. Un es gribu, lai arī maniem bērniem ir tāds ceļš. Paldies tev. Es domāju, ka tu ļoti labi to rādi un dari, gan ar savām darbībām, ar to būtību, kas tu esi. Un es domāju, ka viņi to piemēru paņems. Paldies tev, Kaspar, par interviju. Paldies, ka skatījāties. Un tiekamies nākamajā sezonā.